Kāds ir ideālais dzīvesveids katrai zodiaka zīmei? Katras zodiaka zīmes dzīvesveids pēc veidiskās astroloģijas ir unikāls un balstās uz enerģijas līdzsvarošanu. Izvēloties šos ieteikumus manis sacītos, mēs varam atklāt to ideālo dzīvesveidu, caur kuru ir iespējams harmonizēt dzīves dabiskās īpašības, iegūstot labsajūtu, mieru, līdzsvaru un laimi. Jo veidiskajā astroloģijā liela uzmanība tiek pievērsta tieši cilvēka unikālajām īpašībām un tām nepieciešamībām, kuras vada viņa katra zodiaka zīme. Tāpēc, balstoties uz šo seno veidiskās astroloģijas zinātni, mēs ticam, ka katrai zīmē ir savs ideālais dzīvesveids, kurš palīdz harmonizēt prātu, ķermeni un garu. Tāpēc šodien apskatīsim, kāds ir tas dzīvesveids katrai zodiaka zīmei, kurš palīdz veicināt labklājību un iekšējo mieru. Pirmā zodiaka zīme mūsu aplī ir auns. Aunam ir dabiska vēlme būt aktīvam un dinamiski darboties. Tādēļ ideālais dzīvesveids viņam ietver regulāras fiziskas aktivitātes, kas ļauj izlietot enerģiju. Veidiskā astroloģija iesaka aunam pievērsties jogai vai cīņas mākslām, kas savukārt palīdz savaldīt impulsivitāti un veidot iekšējo mieru. Tāpat ieteicams arī izvairīties no pārāk asiem ēdieniem un stimulējošiem dzērieniem, lai uzturētu emocionālo līdzsvaru. Vērsis. Vērša zīmes cilvēkiem ir svarīga stabilitāte un komforts, tāpēc viņi novērtē mierīgu un harmonisku dzīvesveidu. Viņiem derēs ikdienas rutīnas, kas ietver sevī dabas baudīšanu, piemēram, dārzkopību un garas pastaigas. Vērsim būtu labi uzturā lietot bagātīgus, bet ne smagus ēdienus, lai arī varētu pietikt spēka praktizēt relaksācijas tehnikas, kuras palīdzētu mazināt stresu. Dviņi. Dviņiem ideāls dzīvesveids ir saistīts ar mentālo stimulāciju un komunikāciju. Viņiem ieteicams ikdienā iekļaut intelektuālas nodarbes, kā piemēram lasīšanu, diskusijas vai jaunas valodas apguvi. Lai līdzsvarotu mainīgo prātu, dviņiem būtu labi praktizēt elpošanas vingrinājumus un meditāciju, kas palīdzētu stabilizēt enerģiju. Vēzis. Vēžiem ir spēcīga saikne ar mājām un ģimeni, un tāpēc viņiem ir dabiska nepieciešamība pēc emocionālas drošības. Veidiskā astroloģija iesaka vēžiem pievērsties aktivitātēm, kas stiprina iekšējo pasauli, piemēram, dienas grāmatas rakstīšana vai mākslinieciskās izpausmes. Uzturā vēžim labi iedara silti un nomierinoši ēdieni, kas rada drošības sajūtu. Lauva. Lauvas zīmes cilvēkiem ir svarīgi izteikt sevi, un svarīgi ir radīt pozitīvu ietekmi uz citiem. Tāpēc viņiem der aktivitātes, kurās viņi var izpaust savu radošumu, piemēram, dēja, aktieru meistarība vai publiska uzstāšanās. Fiziskās aktivitātes, kā piemēram dinamiska joga, ir tās, kas palīdz lauvai saglabāt spēku un pašapziņu. Pārtikas ziņā ieteicams uzņemt siltus ēdienus, kas veicina iekšējo siltumu. Jaunava. Jaunavām ir dabiska tieksme pēc kārtības un veselīga dzīvesveida. Ideāls dzīvesveids jaunavām ietver uzmanību uz tīrību un organizētību, kā arī veselīgu uzturu. Jaunavām ir ieteicams iekļaut diētā svaigus dārzeņus un graudaugus, jo tie palīdzēs saglabāt enerģiju. Joga un elpošana ir tie vingrinājumi, kas palīdzēs atbrīvoties no ikdienas stresa un nemiera. Svari. Svariem ir svarīgi uzturēt līdzsvaru visās jomās, ieskaitot attiecības, darbu un veselību. Viņiem ir labi darīt lietas, kas veicina harmoniju, piemēram, meditāciju, mākslas baudīšanu vai mierīgus, radošus hobijus.
Uzturā svariem ieteicams līdzsvarotus ēdienus un izvairīties no pārāk smagiem vai skābiem ēdieniem. Skorpions. Skorpioniem ir dziļš un intensīvs dzīves redzējums, un viņiem ir svarīgi sevi apzināties. Viņiem noderēs introspektīvas prakses, piemēram, meditācija vai jogas praktizēšana dziļākā līmenī. Skorpioniem būtu labi koncentrēties uz tīrību un atjaunošanos, iesakot attīrošas diētas un vērtīgas sarunas ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Strēlnieki. Strēlnieki ir optimisti un mīl brīvību. Tādēļ ideāls dzīvesveids strēlniekam ietver fiziskās aktivitātes un ceļojumus. Viņiem noderēs sports, pārgājieni un citi piedzīvojumi, kas ļauj izzināt pasauli. Uzturā strēlniekam derēs viegli un enerģētiski produkti, piemēram, augļi un zaļumi. Meditācija un pozitīvu vārdu afirmācijas palīdzēs saglabāt iekšējo mieru. Mežāzis. Mežāžiem ir svarīgi nodarboties ar praktiskām un mērķtiecīgām aktivitātēm, kas viņus ved uz sasniegumiem. Viņiem der strukturētība un disciplinēta pieeja dzīvē, piemēram, rūpīga plānošana un savas enerģijas veltīšana darbam. Ēdot sātīgu, bet vieglu uzturu, mežāži var saglabāt spēku, tāpat tās arī joga un meditācija var palīdzēt atslābināt prātu un uzturēt mieru. Ūdensvīrs. Ūdensvīri ir progresīvi domājoši un mīl oriģinalitāti. Viņiem ideāls dzīvesveids ietver radošumu, inovācijas un saikni ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Viņiem ieteicams pievērsties meditācijai, kas palīdz savienoties ar iekšējo pasauli, kā arī piekopt brīvību ļaujošus hobijus. Uzturā labi ūdensvīram der viegli un barojoši ēdieni, kas palīdz saglabāt enerģiju. Un visbeidzot zivis. Zivis ir intuitīvas un ar spēcīgu emocionālu saikni ar apkārtējo pasauli. Tādēļ viņām ideāls dzīvesveids ietver iekšējā miera meklējumus caur meditāciju, mākslu vai mūziku. Zivīm labi derētu uzturā lietot vieglus un mitrinošus ēdienus, piemēram, zupas un augļus. Ļoti palīdzētu meditācija, kas savieno dvēseles dziļāko daļu, kā arī atvēlēšanās garīgajos meklējumos. Tādi ir ideālie dzīvesveida ceļa norādes punkti katrai zodiaka zīmei. Ja tev patīk šis video, spied like video, seko manam kanālam un piesakies individuālajai konsultācijai, lai uzzinātu par savu zodieku vēl vairāk. Tikšanos!